Sveiki visiem! Cerams, ka šoreiz būs viss kārtībā ar filmēšanu. Man visu laiku kāds zvana un kādam kaut ko vajag un kaut kas notiekās visu dienu. Tātad gribēju runāt šodien par dakteriem šeit un apdrošināšanu. Mums ir apdrošināšana arī droši vien līdzīgi, kas Latvijā ir tagad, jo es neesmu dzīvojis 12 gadus tur un es nezinu, kā īsti viss tur notiek, bet es jums pastāstīšu, kā šeit ir. Man viens bērns salauza roku sestdien, viņam bija jāiet uz ātro palīdzību. Un mūsu apdrošināšana nāk no mana vīra darba, kas ir samaksāta pusi no darba un pusi no mums. Mēs maksājam apmēram $400 mēnesī, un pārējo maksā viņa darbs. Un, kad mēs ejam pie doktora, mums ir jāmaksā papildus, grib vai negrib. Parasti pie ģimenes ārsta ir $30, un pie speciālista ir $45. Un mums bija jāiet uz ātro palīdzību sestdien, tas bija $250 tikai pa gultu, lai tu tiktu iekšā gultā un istabā. Un tālāk viņi sūtīs mums rēķinus par to, kas tur viņiem bija jādara, rengens un tādas vispārējās lietas. Un es jums parādīšu tos rēķinus, lai jūs zināt, kā īsti tas viss šeit notiek. Un tad šodien mēs gājām pie speciālista, kur viņam lika ģipsi virsū, ūdens izturīgo. Tad viņš var peldēt, viņš var darīt, ko viņš grib. Tas ir gatavots no materiāla tādu pašu, kas mašīnas un laivas, ko gatavo. Tātad viņš ļoti izturīgs. Un mans mazais vakar viņam bija temperatūra, un mēs bijām pie doktora, pie ģimenes ārsta. Un tas bija mums apmēram, mums bija jāmaksā $30 no paša sākuma. Un bija jāmaksā $10 par zālēm aptiekā. Un tad arī viņi atsūtīs rēķinu par pārējo, kas tur bija viņiem jādara. Un iespējams, ka jāmaksā vēl kas vairāk vai mazāk, nekad nav, vienmēr ir vairāk. Un to es arī jums parādīšu. Bet pamatā insurance apdrošināšana nāk no strādājošā cilvēka ģimenē, vai nu no sievas, vai no vīra. Var arī būt tā, ka var abas divas kopā salikt, pieņemsim, tev ir sieva un vīrs strādā, abiem ir apdrošināšana, tad tev bieži vien nekas nav jāmaksā vispār ne par ko. Bet, un arī ir darba vietas, kas nepiedāvā tev apdrošināšanu, tad tev pašam savu jāpērk. Un es zinu, ka man ir sieviete viena ar vīru, kam nav darbs pašlaik, un viņi paši, vienai bija biznesa, un viņam nebija darbs kādu laiku. Un viņš atrada darbu, kur viņam piesolīt kā to apdrošināšanu, un it kā nē, bet viņam jāgaida 6 mēneši, jo šeit ir pārbaudas laiks citreiz 3 mēneši, citreiz 6 mēneši. Viņiem pašiem bija jāpērk savu apdrošināšanu, un viņiem bija apmēram $1000 mēnesī jāmaksā par to. Tā diezgan dārgi tas ir. Un ja jūs kādreiz vēlaties braukt šeit, dzīvot, par to jāpadomā, jo man pašā sākumā, kad es atbraucu, man nebija apdrošināšana, un es centos visādos veidos nepalikt slimu, un ja es biju slima, tad es tikai lietoju to, kas tādas zāles, ko var nopirkt aptiekā, kas, ja tu paliec, pieņemsim, tev klepas ir, tas nav nekas briesmīgs. Tu vari iet uz parasto aptieku un nopirkt zāles sev. Nav nekādas vainas. Bet šeit arī ir klīnikas, pieņemsim, kas ir par brīvu, bet tev jāpierakstās un tur jāgaida rindā diezgan daudz. Un tālūk. Gribēju vienkārši pastāstīt par kaut ko tādu, kas šodien notikās. Rītā parādīšu jums, kur man būs mana beķerija, un pastāstīšu drusciņu vairāk par biznesa pusi. Un tiekamies rīt. Atā!